Dziļi Portugāles sirdī atrodas kādreiz grēzna pils, kas šķietam iesaldēta laikā. Šī mūža kādreiz bija mājvieta ģimenei, kura nepazina robežas greznībā un izšķērdībā. Uzcelta 19. gadsimta vidū, apvienojot Viktorijas laikmeta, itāļu un portugāļu arhitektūru, pils ir iespaidīgs skats, kur katra detaļa liecina par ģimenes dzīvesveidu un ietekmi. Paaudzēm ģimene baudīja bezrūpīgu dzīvi, ceļojot pa pasauli jaunu pieredžu un piedzīvojumu meklējumos. Taču gadiem ejot, pils sāka zaudēt savu spožumu. Ģimenes mantinieki Lusinda un viņas vīrs mantoja īpašumu. Bet kā liktenis lēma, viņi bija pēdējie dzimtā. Lusindas vīrs aizgāja mūžībā, atstājot viņu vienu šajā plašajā un tukšajā pilī. Kad viņa aizgāja mūžībā 2009. gadā, pils tika atstāta laika un dabas stihiju ziņā. Šodien šī kādreiz diženā vieta stāv pamesta, aizmirsta pagātnes relikvija, un zāles, kurās reiz atbalsojās smiekli un mūzika, tagad ir klusas. Neskatoties uz tās nozīmīgumu, ģimenes pēctečiem šķiet ir maza intereses par mūžu, jo viņi jau sen devušies uz jaunām apvāršņiem. Pievienojieties mums, kad dodamies cauri šī lieliskā pils aizmirstajām zālēm un izpētām noslēpumus un mistērijas, kas šeit atstātas. Te mēs atkal esam visi kopā. Laipni lūdzam atpakaļ kanālā Bros of Decay. Es esmu Leslijs un aiz kameras, kā parasti, ir Mr. Danijs. Un mums šodien ir kaut kas ļoti īpašs, ko jums parādīt. 19. gadsimta pils, kas tika uzcelta ap 1800. gadu vidu. No Nogeiras ģimenes. Un ticiet vai nē, mēs šodien jums parādīsim pilnu ekskursiju pa šo vietu. Un esmu ģērbies pilnīgi jaunā tērpā. Arī 18. gadsimta stilā, un šajā tērpā es jūs izvedīšu pa šo pili. Šobrīd mēs atrodamies veļas mazgātavā, kur Nogeiras ģimenes kalpi kārtoja veļu, mazgāja veļu, darīja visu, gludināja visu. Jūs varat redzēt, ka skapjos joprojām ir atstāti tērpu gabali un viss pārējais. Es redzēju ģerboni. Wow, tas ir kāda no mājas iemītniekiem formas tērps. Varbūt tēva Aldino formas tērps. Un vai tu zini, ka tas tika izmantots kā portugāļu ģerbonis? Tas ir portugāļu ģerbonis numur 2, tam nav. Vai tas ir kaut kas militārs vai kaut kas, ko tu teiktu? Es neteiktu, ka tas ir militārs, jo jā, tas ir formāls, žakete. Tas vairāk ir, piemēram, ja tu ej uz balli vai uz kādu pasākumu, ja tu gribētu pārstāvēt Valsti vai kaut ko tādu, tu vilktu to. Tas tiešām ir patiešām lielisks apģērba gabals. Man arī ļoti patīk drēbju pakaramie, kas mums šeit ir. Tie ir ļoti raksturīgi Portugālei, un man vienmēr ir ļoti žēl, ka mēs vairs neizmantojam šo stilu mūsdienās, jo tagad visi izmanto plastmasu, un tas ir tik pretīgi, man jāsaka. Labi, aizvērsim šo. Cik skaisti. Ak, un šīs cepures. Atvainojiet, ka turpinu, bet arī šīs cepures ir ļoti raksturīgas Portugālei. Jā, pilnīgi noteikti. Visas drēbes man tās ļoti patīk. Un, kā redzat, tā bija forma, bet Nogeira ģimenei kopumā nebija īsts profesijas. Viņi galvenokārt bija investori, ieguldīja nekustamajā īpašumā, un tā viņi nopelnīja visu savu naudu. Tā ir arī veca nauda, ko ģimene krāja gadu desmitgadēm. Vienkārši nodeva citiem ģimenes locekļiem. Iesim tālāk. Šeit mēs nonākam citā pagraba daļā, vispārīgajā noliktavas zonā. Es teiktu, ka tur stūrī kaut kas tiešām piesaista man uzmanību, un es domāju, ka tu vari man pastāstīt par to nedaudz vairāk. Tas ir korķis, vai ne? Jā, tas ir gabals no... Vai šis ir kāds noliktavas nodalījums vai kas tam līdzīgs? Es nezinu, kas. Es domāju, ka tas ir skaisti.
Tas ir skaisti būtībā. Viņi vienkārši pārgriež koku uz pusēm un sašuj to kopā, kā jūs redzat. Es to redzu šeit, jā. Un Es teiktu, ka šis ir tāds kā uzglabāšanas gross. tas bija vienkārši, lai pārvadātu lietas. Jā, atkal tipiski Portugāļa. Portugāla ir korķa valsts. Tu to redzi visur. Ja nekad neesi bijis Portugālē, noteikti iekļauj to savā apmeklējamo vietu sarakstā, jo šī valsts tevi pārsteigs. Tā ir skaista. Tā ir skaista. Un, protams, šajā valstī ir arī daudz portvīna un daudz vīna. Tas arī ir ļoti raksturīgi. Un visas šīs pudeles, Denī, vēl ir oriģināls, vēl neatvērtas. Tu vari redzēt, ka ir plasmasas korķis, tāpēc visticamāk tas ir pašu gatavots baltvīns. Es domāju, ka tas varētu būt baltvīns vai baltais portvīns varbūt. Oho, tas ir vecs. Tu vari redzēt, kā nogulsnes tajā pelde. Un arī visas šīs pudeles šeit augšā, tās visticamāk ir liķieri un pārtiks produkti, viss, ko viņi gadu gaitā ir savākuši un labājuši šeit. Es vienkārši dievinu šo vīna pagrabu. Šeit iekšā ir tikai tukšas pudeles. Ak, Dievs, tie ir gadiem ilgi vākti vīni, viss aizgājis zudumā. Šeit apakšā ir arī dažas šampāniešu pudeles. Paskaties uz visiem gružiem, kas gadu gaitā uz tā sakrituši. Tieši šādu ainu tu iedomājies, domājot par pamestu vīnu pagrabu pilī vai šādā pilī. Un tad mums šeit vidū ir arī šie lielie krūki, kas arī ir ļoti raksturīgi šai skaistajai valstī. Jums ļoti patīk vīni un portvīni. To es tiešām esmu pamanījis visās reizēs esmu bijis Portugālē. Veļas aukla, jeb žāvēšanas aukla. Veļas aukla izstiepta taisni cauri pagrabam. Esmu diezgan pārliecināts, ka Nogueira ģimene, Aldino, sieviete, visi pārējie un bērni droši vien nekad nav nākuši uz šo pagrabu. Tas bija domāts tikai kalpiem un strādniekiem. Un tagad es jūs vedīšu uz galveno daļu. Mājas galvenā daļa – dzīvojamās telpas, pa šīm vītņu veida kāpnēm augšup uz mājas galveno daļu. Ak, te aiz tevis, Deni, mēs varam redzēt virtuvi. Šī ir istaba mājā, kas ir nedaudz izpostīta un vandaļu sabojāta, bet man tā joprojām ļoti patīk. Es to vairs nevaru saukt par tvaika nosūcēju. Deni man šeit palabojā. Tas ir tikai skurstenis. Tas ir skurstenis, jo tas nevēl gaisu, bet tas ir ļoti raksturīgi Portugālei. Šeit ļoti lielie skursteņi. Virs kamīna un pavarda. Brīnišķīgi plīts tepat apakšā. Ak, visas šīs drupas gadu gaitā, ko atstājuši kalpi, kas gatavoja ēdienu Nogueiras ģimenei, joprojām ir šeit. Un šī, es pieņemu, ir picas krāsns. Maizes krāsnes agrākos laikos. Tu neesi itāls, jā. Agrāk mēs negatavojām picu. Bet tas arī ir ļoti interesants temats, jo mēs to redzēsim visā mājā. Būs daudz itāļu ietekmes, portugāļu ietekmes, bet arī viktoriāņu ietekmes visā mājā. Un tieši tāpēc man šī vieta tik ļoti patīk. Lielākoties virtuve, es daudz par to nerunāšu, tikai īsi parādīšu, ko mēs šeit redzam. Aiz tevis, Deni, ir viena lieta, kas man ļoti patīk. Šie krāni virs izlietnes. Ak, un tas ir ļoti interesanti. Es to nepamanīju, bet agrāk nebija sabiedriskā ūdens apgādes. Tāpēc viņiem bija savas akas. Dažreiz šis ūdens, kas tiek izsūknēts no akām, tika izmantots trauku mazgāšanai. Labi, tāpēc tie bija īpaši. Jā, tāpēc ir vairākas lietas, arī manai vecmāmiņai tādas ir. Wow, šie un pat vēl viens jaucējkrāns tur lejā, tātad 4 jaucējkrāni. Tas ir parastais ūdens, tas ir jaunākais, jā. Tātad viņi paturēja vecos arī vēlākos laikos. Wow. Man ļoti patīk šis mazais rotaļu lācītis, kas šeit karājas. Droši vien no kāda bērna. Tik jauki to redzēt. Wow. Joprojām ir palikušas dažas bērnu atstātās pēdas. Šīs mājas iekšpusē ir ļoti interesanti. Šajā daļā, kur mēs tagad ejam, mājā ir 2 kāpnes, un tās, kuras mēs redzam šeit priekšā mums. Šīs kāpnes agrāk bija kalpu kāpnes, tāpēc pati Nogueira ģimene šajā mājas daļā bieži nenāca. Šī daļa bija galvenokārt domāta kalpiem, un jūs redzat, ka ir daudz pīļu un rezidenču. Viņiem ir atsevišķas zonas kalpiem, lai viņi nesatiktos ar ģimenes locekļiem. Tas notiek diezgan reti, un šeit mēs nonākam ģimenes locekļu ieejas zālē.
Un jūs jau varat redzēt, ka šī ir aizraujoša ieejas zāle. Pirmā lieta, kas piesaista man uzmanību šajā zālē, ir šis brīnišķīgais arābu gobelēns šeit uz sienas. Pilnīgā brīno savvaļas dzīvniekus, arābu cilvēkus, kas ap tiem cīnās. Tur lejā jūs varat redzēt lauvas sakrai. Tas ir unikāls, patiešām skaists. Tieši tā pāris atslēgas. Tas parasti ir domāts pilī vai muižai. Tu vari redzēt atslēgas ar mazu zīmīti blakus. Ko tu raksta? Portão de ferro Carvalho Aldina. Tātad tas bija no tēva, vai ne? Tas ir dzelzs vārti. Dzelzsvārti. Tad varbūt tie ir mājas priekšējie vārti. Jā, visdrīzāk, jo tie ir dzelzsvārti. Šķīvi atkal tipiski portugāļi. Jā, un te mēs par to runājām. Es teiktu, ka glāznes uz sienām ir nedaudz vairāk viktoriāniska stila. Trafareta raksti ir skaisti. Brīnišķīga seja ar dažiem ziediem tur iekšā. Wow! Tad šeit gaitenī ir spogulis, kurā vari pārbaudīt savus matus pirms iziešanas, paskatīties, vai vēl esi kārtīgs, kad esi saposies. Redzi jau pirmo polsterēto krēslu ar jauku spilvenu virsili. Ak, te ir guļamistaba, Denī, es pat vēl nebiju to pamanījis. Labi, saprotu. Šī ir pēdējā guļamistaba mājā. Esmu par to diezgan pārliecināts. Šeit pēdējo reizi gulēja Lusinda, Aldīno sieva. Aldīno nomira 2007. gadā. Lusinda turpināja dzīvot šajā vietā līdz 2009. gadam. Un šī bija vieta, kur viņi gulēja. Bet tev ir taisnība, jo Jā. Tev nekad nav elektrības. Šī nekad nav bijusi guļamistaba, tas vairāk ir kā kabinets vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, pie sienas bija pēdējais vakarēdiens, viņi bija reliģiska ģimene. Arī portugāļu ģimenes tradicionāli bija ļoti reliģiozas, un arī šobrīd joprojām ir ļoti reliģiozas. Skaists paklājs. Jā, un tad mazs televizors, lai izklaidētu sevi. Naktī var redzēt, ka mums ir taisnība par šo te uz zemes vai uz krēsla, uz polsterētā krēsla. Mēs varam redzēt, ka vēl joprojām ir daudz zāļu palikušas no maniem pēdējiem dzīves gadiem. Un pat mazliet viņas blūzes. Istaba, kuras jums tūlīt parādīšu, ir viena no skaistākajām visā mājā un arī ļoti svarīga istaba Nogēras ģimenei. Šī istaba bija ēdamistaba, kur viņa aicināja ģimeni, kur ieradās dišciltīgie, lai ieturētu vakariņas. Bet viņa kalpi gatavoja un atnesa viņu ēdienu. Wow! Pirmkārt, griesti šajā istabā. Absolūti lieliski. Vai tu teiktu, ka šie ir tradicionāli portugāļu griesti? jā, koka griesti parasti ir tradicionāli portugāļu stilā. Man ļoti patīk tie grebumi tur. Paisās. Tas ir skaisti. Un tad no tā karājās šī lustra. Tā ir vienkārša lustra, bet ļoti eleganta. Jā, arī ļoti portugāliski vienkāršība, kaluma darbi, vara darbi šajā gadījumā. Tieši tā. Un tad mums ir ēdamgalds. Pasties, cik daudz krēslu ir ap šo mēbeli. Uzmanies, tur ir kaut kas. Man tik ļoti žēl. Neuztraucies, šī ir pamesta mājienī, kas jau ilgu laiku nav apdzīvota. Portrets aiz manis. Tas kaut kāda iemesla dēļ nokrita. Un visur uz grīdas bija stikli, bet, kā jau teicu, ap šo galdu ir 10 krēsli. Un šajā mājā agrāk dzīvoja 3 bērni. Lusinda un Aldīno, paši vecvecāki un pat vecvecāki dzīvoja šeit senos laikos. Tātad šajā vietā agrāk dzīvoja liela ģimene. Šeit bija arī pasaules ceļotāji, kā redzat, var redzēt dažus priekšmetus, piemēram, šis ir vācu alus kauss. Un viņiem bija daudz brīvā laika, viņi bija bagāti cilvēki. Viņiem nebija jāuztraucās par naudu vai jebko citu. Viņi vienkārši ceļoja, nodarbojās ar dažādām lietām, ieguldīja, un jā, tā viņi dzīvoja. Ir traki domāt, ka cilvēki tiešām dzīvoja un dzīvo tā. Mēs dzīvojam mazliet kā parasti cilvēki, mēs daudz ceļojam, bet tas ir arī darba dēļ. Tas ir darba dēļ.
Šie cilvēki acīm redzami dzīvoja no mantojuma. Tieši tā. To var redzēt pēc mēbelēm, tas ir pārsteidzoši. Vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt, kur tiešām var redzēt, ka šī māja ir veca. Elektrība tika pievienota vēlāk. Kurā gadā Portugāla ieguva elektrību? Oficiālais dats, kad kāda mazpilsēta Portugālē ieguva elektrību, manuprāt, bija 1878. 1878. gadā, un šī vieta tika uzcelta ap 1850. gadiem, 19. gadsimta vidū. Tātad jūs noteikti varat redzēt, ka viss ir pievienots vēlāk. Visi vadi ir uzlikti virsū, nekas nav ielikts sienās, tāpēc šajā mājā nekad nav veikti lieli remontdarbi. Jā, tiešām viss izskatās ļoti oriģināli, pat gleznas. Jā, tieši tā, tas arī bija. Tie ir tie freskas, itāļu freskas, par kurām mēs runājām. Varbūt viņiem šeit bija itāļu mākslinieks, kas to visu viņiem izstrādāja, tas varētu būt ļoti ticami, bet ir tik daudz skaista lieta, par ko domāt. Man ļoti patīk šī paplāte, kas mums te ir, tāda kā uzkoda paplāte, ko uzliek uz galda ar saldumiem un citām lietām. Piesprauda ar meitenes attēlu, varbūt viena no meitām. Varbūt Lusinda uzlika šo piespraudu, kad devās ārā, lai atcerētos savas meitas. Nezinu, kas notika ar bērniem vai kāpēc viņi nav ieinteresēti šajā vietā, bet tur lejā ir mazi krēsliņi. Šī skapja izmērs ir milzīgs. Wow! Es atkāpšos atpakaļ, nesperot uz stikla. Tu joprojām to dari? Vai vari nostāties tam blakus, jo tas ir tiešām milzīgs. Man tas ļoti patīk, Denī. Šis ir tik skaists darbs. Ļauj man mēģināt to parādīt. Lauva tur iekšā. Viņi noteikti bija fascinēti par savvaļas dzīvniekiem, lauvām. 2 mazi ievārījumi podiņi, kas joprojām ir pilni šajā ļoti jaukajā porcelāna turētājā. Un šis gabals. Ak, tas ir tikai putekļa lāpstiņi, bet paskaties uz to. Viss tajos laikos tika izstrādāts līdz pilnībai, lai viss te iederētos kārtīgi. Man tas ļoti patīk, atvainojos. Nekāda problēma. Labi, tad šī tāpas puse. Paskatīsimies uz šiem portretiem, jo viņi ir ļoti skaisti cilvēki, jāsaka. Šī dāma lejā iespējams ir viena no Nogueira ģimenes loceklēm, un augšā noteikti ir viens no šīs ģimenes vectēviem, kas sēž uz lūkšanu krēsla, kā redzu. Šis izskatās pēc 17, tāpēc iespējams tas tika gleznot vai zīmēts 1917. gadā. Tā varētu būt laba norāde uz datumu. Paskatieties, kādu postu daba ar laiku ir nodarījis šai mājai. Augšā visa siena, apmetums, viss pamazām krīt, drūp un sabrūk. Šis viss skapis gadu gaitā ir ticis pārklāts ar gružu gabaliem. Kas te rakstīts, Denī? Portugāļu vīni un sieri. Vīns? Un kas vēl atvainojas? Un siers, portugāļu siers, ar to mēs esam pazīstami, ar vīnu un sieru. Ak, ir brošūra, kas par to stāsta. Jā. Tieši tā. Par visām pilsētām, kur tiek ražots vīns un siers. Līnijas atkal parādās. Un tad mums šeit stūrī ir arī jauks rakstāmgalds, pie kura varam vienkārši atpūsties un iedzert kaut ko. Vai jā, un es pirms brīža meloju, jo ieejas hale, ko jums sākumā parādīja, nebija galvenā ieejas hale. Šī patiesībā ir galvenā ieejas vieta mājā. Un tas ir arī ļoti interesanti, jo šī telpa tika izmantota arī kā uzgaidāmā istaba viesiem, kas ieradās mājā. Tātad, kad kāds ienāca mājā, kalps viņu sagaidīja. Apsēdināja šeit vai šeit, piedāvāja kafijas tasi vai ko citu, ko viņi vēlējās, un tad izsauc attiecīgo ģimenes locekli, kuru viesis gaidīja. Tātad tas ir ļoti interesanti. Deni, vispirms mēs apskatīsim griestus. Lustra, vai tā nav īsts meistardarbs? Man tas patiešām ļoti patīk. Tas atkal ir nedaudz vienkārši kristāla lustra, bet tomēr ļoti skaista. Tā parāda šo greznību, atkal griestu dzegas, freskas tur, gleznojumi visur, wow.
Augstie griesti ir vismaz 2 reiz augstāki par mani, tātad apmēram 4 metri, 12 ēdas. Atvainojiet visiem, kas neizmanto metrisko sistēmu. Šeit stūrī arī skaisti bumbas formas krēsli, paskatieties uz šo priekšmetu. Diemžēl pēc visiem šiem gadiem tas sabrūk, un arī paskatieties uz ieejas durvīm, jo tās ir milzīgas ar tonētiem stikla logiem. Skaistas durvju ailes, wow! Tas ir pārsteidzoši. Šī ieejas apaļā forma ir arī ļoti portugāļu stila, to bieži var redzēt. Ak jā, es atceros, ka esmu redzējis to arī citās pilīs, jā, droši vien. Un tad šis sola sēdeklis, kas mums šeit ir tipiski portugālisks. Nevienā citā Eiropas valstī to neredz. Ar to es domāju šos atdalītos roku balstus, kas ir šajā solā. Tā ir ļoti portugāļu lieta, un manuprāt, tie ir ļoti eleganti un skaisti soli, kā redzat. Atvainojiet, tā nebija mana vaina. Tas jau bija salauzts. Tas jau bija salauzts. Es mēģināju to nolikt agrāk, bet jā, labi, liksim to atpakaļ. Nedrīkst to aiztikt. Es vienkārši noliču to uz galda, pirms kāds to iznīcina. Tur augšā ir jauks vīrieša portrets. Es nezinu, kas viņš ir vai ko viņš pārstāvēja, bet varbūt arī viens no ģimenes locekļiem. Šis iespējams bija domāts, lai tajā liktu ziedus, vai ne? Jā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs vīrietis, jo, ja tu ieej un to ieraugi, Pirmais cilvēks, ko tu ieraugi, tas ir ļoti svarīgi. varbūt pats svarīgākais cilvēks mājā. Vīrietis, kurš nopelnīja visu naudu. Visticamāk. Šis upē ir ļoti mierīgs. Ak, un visas šīs mazās porcelāna lietiņas, arī Portugāla ir ļoti slavena ar porcelāna izstrādājumu ražošanu. Vai šis ir tāds kafijas tases izmērs, no kuras tu dzertu? Tas ir nedaudz lielāks, vai ne? Nē, tās ir bērnu rotaļlietas. Atvainojiet, jo es zinu, ka jūs dzerat ļoti mazas kafijas. Nē, bet tas ir pārāk mazs. Varbūt 2 reizes lielāk par to. 3 reizes lielāku, tas ir pārāk mazs. Labi, aizver acis, jo tagad mēs ieejam pēdējā istabā, lejā. Un arī šī ir vienkārši lieliska. Un es domāju, ka šī bija kā mājas atpūtas telpa. Atpūtas telpa, kurā tu nāktu vienkārši atpūsties vai... Atpūtas telpa. Atpūtas telpa, atpūtas zona, kā tu to gribi saukt, jo tur ir klavieres, soliņi un viss pārējais. Un... Jā, šeit vidū var apsēsties, varbūt iedzert kafiju vai tēju tējas laikā. Man ļoti patīk seja, kas ir uz galda, paskaties uz to portugāļu vīrieti, kas tur attēlots medībās. Viņam ir tāda pati jaka kā tev, tikai citā krāsā. Redzies iedaros šajā mājā. Tāda paša stila lustra un tad... Bet man jāsaka, šī ir mazliet... Mazliet ekstravagantāka. Ekstravaganta, jā. Jā, tieši tā. Tagad es salīdzinu to, skatoties uz šo. Ļauj man ātri parādīt otru, lai redzētu. Tas ir mazliet vienkāršāks, jā. Un tad arī zelta pārklājums visā šīs istabas griestā. Ak, uzmanies! Nekādu raižu. Es gribu sākt šajā stūrī šeit. Šī jaukā vīrieša portrets te karājās. Paskaties uz viņa izteiksmi, viņa seju. Viņš izskatās mazliet slikti iekšā. Tik tipiski portugāļiem, es pateikšu vienu lietu, tas varbūt būs strīdīgi, bet portugāļi nemāk smaidīt fotogrāfijās. Ja tu esi portugāls, tu to vari teikt. Mans tēvs arī tāds ir, lai pasmaidītu dažreiz. Jā, lūdzu, pasmaidi. Vai esi redzējis šo glezni šeit uz sienas? Vai šo attēlu? Es teiktu, ka tas ir 3-dimensiju attēls, kas mainās no Marijas uz Jēzu. Es nezinu, kas ir vidējais attēls. Jēzus. Jēzus, tas arī ir Jēzus, kurš dzer vīna kausu. Man tas patiešām patīk. Ļoti skaisti. Jā, tas ir ļoti interesanti. Maz bērns stāv uz krēsla, un tur ir arī rotaļlieta. Paskatīsimies skapī, vai varam kaut ko atrast. Oho! Daudz attēlu ir atstāti. Vai tā ir māja? Es nezinu.
Nē, labi, daudz. Es šo sievieti jau esmu redzējis iepriekš. Un šī ir Lusinda kundze. Tā ir šīs mājas saimniece. Tā bija Aldīno sieva, un tā ir viņas meita. Un visticamāk arī viņas mazmeita. Viņas ir līdzīgas. Viņām ir vienāda izteiksme. Paskaties uz uzacīm, pēc uzacīm to var pateikt. Jā, tieši tā. Un tad mums šeit ir vecāka fotografija. Es redzu, ka ne, tā nav tā pati. Tā nav tā pati kā gaitenī. Tā vienkārši ir jauka bilde. Tās visticamāk ir senču fotografijas. Jā, visdrīzāk šī ģimene ir valdījusi ilgu laiku. Viņiem ir gara vēsture. Un tā viņi radīja savu seno bagātību. Man ļoti patīk arī šis iekārtojums šeit. Šie divi krēsli, šis pufs vidū ar vāzi virsū. Tas ir patīkami redzēt. Un tad mazs galds, lai varbūt kādreiz spēlētu šahu, bet tagad šeit ir dažas bērnu rotaļlietas, kā redzat. Wow, koka rotaļlietas, gaisa baloni. Jā, tad varbūt, lai bērniem mācītu angļu valodu, viņiem ir A par gaisa balonu, O par overback. Man tas ļoti patīk, un man jāsaka, man patīk arī galds, jā, un arī porcelāns uz galda. Mēs to parādījām laika gaitā. Ak, atvainojiet. Nekāda problēma. Vēl viens no tiem 3D attēliem šeit uz sienas. Šis ir nedaudz grūtāks, jā, to ir grūtāk saskatīt. Tas ir tumšs. Vai tu spēlēsi? Nē, es nemāku spēlēt klavierus. Joprojām spēlē. Joprojām skan labi. Un šis ir no Leipcigas, Vācijā, kas atrodas Vācijas dienvidos, skaistā pilsētā. Tur viņi toreiz izgatavoja šo brīnišķīgo klavieri. Wow. Ļoti putekļains. Jūs pat varat redzēt dizainu uz tā un vispārējo, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tas ir krāšņs. Arī uz klavierēm ir daudz rotājumu. Daudz. To redz visur Portugālē, pat tavā mājā. Jā, man jāsaka, jā. Pat manā naktsgaldiņā droši vien tava māte to tur ielika. Paskaties uz šo vecas ģimenes bildes. Wow. Tas droši vien ir ārpus pils. Wow. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Ak, Fatima, tā ir reliģiska vieta Portugālē. Wow, paskaties uz mašīnām, kas brauc apkārt šajās bildēs. Ak, Dievs! Wow. Man tas ļoti patīk. Viens no bērniem spēlējas ar kukurūzu. Arī ļoti portugāliski. Jā, pilnīgi noteikti. Un šeit atkal redzams tas pats bērns, un viņa atkal stāv uz plakāta. Wow, paskaties uz šo izstādi šeit. A heavy chair. Visi bērni, kas attēloti šeit, viņa bildes. Šeit ir vēl viens bērns tur lejā. Tas pats, kas parādās 3 reizes. Denīs, man šķiet, ka es kaut ko redzu. Es redzu mazas caurumiņas šajos. Un, ja es nemaldos, es to redzēju. Tās nav grāmatas. Ne grāmatas, opera kā Gran Via. Vai tu zini, kas tās ir? Man nav ne jausmas. Tātad šīs ir domātas automātiskiem klavierēm. Es nezinu precīzus vārdus, kā aprakstīt šīs klavieres, bet tu ieliec to iekšā šādi, un tas tev nospēlē dziesmu, burtiski caur caurumiem. Un es domāju, ka klavieres, kas mums šeit priekšā, ir automātiskās klavieres. Tu zini, tajos western filmās Amerikas Savienotajās valstīs, kur klavieres spēlē pašas no sevis? Tas ir tas, labi, es sapratu. Un viņiem šeit ir palikušas daudz šo grāmatu, tā saukto. Wow, tas ir pārsteidzoši. Un arī šie žurnāli, kas mums šeit ir. Ak, Dievs, tie ir veci. Kaut kas no armijas. Un tad mums šeit ir sols sēdēšanai, virs tā liels spogulis, ventilatori. Šodien ir tik karsts, ak, Dievs. Es pat nemeloju. Un es to valkāju jūsu dēļ. Tāpēc noteikti ielieciet šim video patīk, jo es tiešām ieguldu tajā pūles. Nē, bet man arī patīk to valkāt. Es jūtos ļoti eleganti. Jā.
Ieliksim šo atpakaļ kārtīgi šeit. Wow, man ļoti patīk šis soliņš. Jā, soliņš. Pauls Streets. Viss. Ok, un vai tu esi redzējis cepuri, kas ir šajā pusē? Jā. Tas droši vien ir no Lusindas. Vai tu valkātu to šādi, ar pogu priekšā? Es zinu, aizmuguri tu nekad neredzētu. Jā, tieši tā. Vai tas piestāv manam uzvalkam? Labi, kaut kādā ziņā. Ak, šīs sejas. Ak, un tad bilde vidū. Viņi izskatās tā, it kā tie būtu dārgumi, jo tie vienkārši ir šeit, saproti? Jā, viņi tādi kā nolieciet tos prom, lai bērni tos nenogāž. Taisnība. Ak, mans Dievs! Sākumā es domāju, ka tās ir atvilknes, bet tad es paskatījos tuvāk un sapratu, ka tas patiesībā ir vesels seifs, ko var atvērt, un ģimene turēja tur savas lielākās vērtības. Šeit iekšā bija visa viņa rotaslietas, zelts, viss, kas viņiem piederēja, un šāda ģimene visticamāk šo seifu bija piepildījusi ar vērtīgām lietām. Ak, Dievs! Man arī ļoti patīk šis. Wow, rozes šeit augšā. Tad pa labi no tevis, Deņi, skaists ar zelta pārklāts spogulis. Ak, wow, vai es varu parādīt? Sīkākas detaļas. Tie daži mūzikas instrumenti, vai ne? Jā, šajā pusē ir flauta. Un šajā pusē mums ir bungas, vēl viena flauta. Un kāds mājā arī bija sajūsmināts par sveiki. Vācot gliemežvākus pludmalē, lai kur viņi dotos. Vai šie ir gliemežvāki, ko jūs vāktu Portugālē? Jā, jūrā. Jūs, puiši, esat īsti jūras cilvēki. Mēs dzīvosim burtiski blakus okeānam. Jā, tā ir taisnība. Tagad visi sekojiet man, jo mēs dosimies vēl uz vienu pēdējo mājas daļu lejā. Pirms es jums parādīšu šīs mājas guļamistabas, un tas būs vēl viens pārsteigums jums visiem. Šeit mēs ienākam mājas lielajā kāpņu telpā. Kāds meistardarbs, ko apskatīt. Patiešām dizains ir izcils. Un šeit jūs atkal varat redzēt Viktorijas laikmeta stilu. Vītās kāpnes uz augšējo stāvu. Ļoti franču stilā, es teiktu, bet, protams, arī portugāļu. Un tad blakus kāpnēm mums ir šī mazā zona, kur varētu pastrādāt un mazliet atpūsties. Es nezinu, kam tieši šī mājas zona tika izmantota, bet šeit ir dažas patiešām pārsteidzošas lietas. Piemēram, šis skaistais Portugālē ražotais stāvpulkstenis. Man ļoti patīk makšķerēšanas dēles tur iekšā. Tipisks portugāļu makšķerēšanas stils, izgatavots Portu. Jeremija Žiro iespējams šo izgatavoja jau sen. Man ļoti patīk šis. Un lejā jūs pat varat redzēt, ka daļa no tā ir izstrādāta, ko viņš šeit darītu šajā sadaļā, jo kabinets ir blakus esošajā telpā, tāpēc šī īsti nebija kabineta telpa, bet varbūt, es nezinu, ja kādam ir ideja, ko jūs darītu šādā mājas zonā. Man ir ideja, bet neesmu pārliecināts, bet es domāju, ka tas bija tāpēc, ka agrāk bija tikai viens telefons, tāpēc domāju, ka tas ir kā. Telefons sarunā. Jā. Es nezinu, tu arī var redzēt, ka šeit ir atstātas dažas telefona grāmatas, tāpēc tev varētu būt taisnība par to. Ir vieta, kur var piezvanīt kādam un vienkārši parunāt. Jā, tieši tā, jo arī fiksētais tālrunis ir pieslēgts tur. Jā, tā varētu būt laba ideja. Man ļoti patīk šī flīze šeit. Tas ir pārsteidzoši. Labi, pirms es tev parādu otro stāvu, iesim uz šo mājas daļu, jo man tev vēl kaut kas jāparāda. Diemžēl visa šī istaba ir izjaukta, bet agrāk šī bija kabineta daļa, kur Aldino un Lusinda un visi Kera ģimenē kārtoja savas lietas, ieguldījums un visu pārējo, ko viņi darīja. Redzi, šeit pat vēl ir atstāti daži grāmatvedības rēķini.
Tieši kā es teicu, šajā telpā viss šeit saistīts ar grāmatvedību. Tur ir daži cipari, pasties uz to skapīti tur. Wow! Pat ja visa šī istaba ir izjaukta, katrs porcelāna gabals tur joprojām ir nevainojams. Pa labi no tevis šajā telpā ir arī seifs. Ak, lielisks seifs. Liels. Labi, bet man jābūt uzmanīgam, jo Ak, es sabijos, jo tas sāka kratīt visu skapīti. Katra kustība, ko tu izdari šajā istabā, ir par daudz, lai salauztu to skapīti. Jā. Labi, iesim atpakaļ. Paskaties šo Amazonu, tā droši vien ir no Lietus meža. Viņi tur aizbrauca, izbaudīja to un paņēma šo kā suvenīru mājās. Sveiki! Ir pienācis laiks kāpt augšā pa kāpnēm. Un parādīt jums šīs mājas augšējos stāvus. Paskatieties uz šo logu, kas mums te ir. Ak, Dievs, milzīgs! Paskaties, cik mazs esmu tam blakus. Jā. Ak, vai redzi šo? Nē, es domāju, ka tas ir tonēts, bet patiesībā tas nav tonēts. Agrāk, manuprāt, tas droši vien bija tonēts. Varbūt tas ir izbalējis. Jo tas ir tāds pats kā ieejas halla. Ak, griesti tur burtiski ir atlūzuši. Šīs mājas remonts maksās daudz naudas. Labi, kāpsim augšā. Vai tā ir Lucindas bilde pie sienas, vai varbūt viņas vecmāmiņas? Wow, jā. Skaista dāma. Bet arī tā izteiksme, tā portugāļu izteiksme, vai tas ir kaut kas raksturīgs jums? Nē, mēs vienkārši, es nezinu, daži cilvēki vienkārši nemāk smaidīt, tāpēc tu vienkārši skaties tieši kamerā. Jā, tā ir taisnība, pa gaiteni, caur gaiteni, tāpēc. Pirmkārt un galvenokārt. Mēs jūs parādīsim mājas galveno guļamistabu, kur agrāk gulēja vecāki Lucinda un Altīno. Ļaujiet man jums parādīt šo istabu. Es domāju, ka tā ir īsts dizaina un dekorēšanas meistardarbs. Man ļoti patīk griesti. Viss šeit ir lieliski. Lustras vidū, griestu dekori, glēznas. Vai tas nav vienkārši fascinējoši? Un atkal mums priekšā ir šī tipiskā, joprojām Portugālē darinātā gulta. Sega ir tik krāsaina. Wow! Izskatās kā īsts roku darbs. Jā, un virsū vēl spilī. Pillows on top of it. Šī lelle ir ļoti biedējoša. Tā skatās man tieši acīs. Ak, šeit viņi arī bieži dara vienu lietu. Marijas un Jēzus attēls otrā gultas pusē, vai ne? Jā, visur. Protams, arī pāri virs gultas. Kā mana vecmāmiņa saka, viens nav pietiekami. Lietas tik daudz, cik vēlies. Kā redzat, uz nakts galdiņa ir vēl viena statuja un vēl viens attēlojums. Tur? Burtiski visur. Ak, zvans. Varbūt tas ir domāts apkalpošanai. Tu piezvani un viņi no rīta atnes tev kafiju. Droši vien. Paskaties uz šo šezlongu, kas mums ir šeit pie gultas priekšā. Ja paskatās uzmanīgi, var redzēt, ka šeit virspusē ir dažas dzīvnieku spalvas. Un tās varētu būt no suņa vai kaķa. Toreiz šiem cilvēkiem bija kaķi. Jā. Nu, jauki, interesants viedoklis tā, ka kaķis gulētu šeit gultas priekšā, kamēr Sindara un Aldīno būtu gultā. Kaut kas tāds, es tā iedomājos, jā. Jā, tā ir man iztēle, atvainojos. Paskaties uz šo. Es to saukšu par toaletes galdiņu, bet tas īsti nav toaletes galdiņš, vai ne? Tas ir toaletes galdiņš, bet tam ir arī cits mērķis. Jā, tu man jau iepriekš teici, es domāju, ka tas ir, lai apsēstos. Es tev vienkārši parādīšu. No rīta tu apsēstos, spoguļu priekšā, es pat esmu ideāli saģērbies šim, un tu uzliktu savu kurpi uz tā, paņemtu vienu no birstēm un varētu notīrīt savu kurpi šādi, kā arī sakop nagus un visu pārējo no rīta. Un tieši tāpēc šeit virsū ir šī marmora plāksne. Wow. Viss joprojām ir šeit, sākot no mūsu ķemmēm līdz pat vienam cigāram, kas te vēl palicis. Kubiešu cigārs. Tas ir rūpīgi novietots tieši priekšā, man tas ļoti patīk.
Ak, tas ir īpašs. Hildebrand, tas ir holandiešu vārds. Hildebrand. Jā, es zinu šo zīmolu. Portugālē mums tie ir vajadzīgi, jā, es vienkārši to pateikšu. Es jau pamanīju, kā es teicu Danijam pagājušajā gadā, kamēr šeit izpētīju, es vairs neizpētīšu Portugālē vasarā. Un kur es esmu atkal? Vasarā Portugālē. Tas ir labākais laiks. Tas ir labākais laiks. Kad mēs bijām Amerikā, mēs redzējām daudz šādu šūpuļkrēslu. Un Portugāla ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur arī var atrast šūpuļkrēslus. Man ļoti patīk šis. Tas ir ļoti skaists, ļoti elegants, ar skaistām līnijām un visu pārējo. Un tad šeit vēl viens mazs toaletes galdiņš un pāris vēdekļu. Man ļoti patīk gūbi. Es noteikti esmu liels gūbi cienītājs, tāpat kā cilvēki, kas šeit dzīvo. Labi, un tad pievienots šai istabai. Vai es varu vēlreiz parādīt šos griestus? Man tie vēlreiz jāparāda. Jā, tu vari. Es domāju, ka neparādīju to sīki. Visa. Šis apmetuma darbs. Jā, tas ir brīnišķīgi. Tas ir elpu aizraujoši. Tagad ir mana kārta. Tagad ir tava kārta, nāc. Šai istabai pievienotajā telpā no rīta nāktu Lucinda, un tā būtu viņas pilnīgi atsevišķā ģērbtuve, viss, ko vien varētu iedomāties. Skaists skapis, ko varētu piepildīt ar drēbēm. Tu varētu izvēlēties kādu no viņas skaistajām kleitām, bet tās nav kleitas, tās ir viņas vīra tērpi vai formas tērpi, bet tu saproti man domu. Un liela lāde šeit stūrī. Vai tu vēlies mēģināt paskatīties? Kas ir iekšā, vai vēlies uzlikt likmi, kas ir iekšā? Visticamāk, segas. Šeit ir arī pāris apģērba gabali. Wow, man tas patīk. Lādes, kuras redz visur šajā valstī. Un šī ir kā maza kapela, vai ne? Tas viss ir tikai priekš. Altārs. Figūra. Un neliela lūkšana no rīta, jā. Tas ir ļoti eleganti. Absolūti. Galds šeit ar atvilknēm, toro. Labi, tu to tā nesauc, jā. Vēša cīņas. Protams, ir ļoti pretrunīgs, bet ļoti tradicionāls Portugālē. Toreiz. Jā, tagad to vairs tik bieži nedara, vai ne? Nē, vairs ne. Es redzu, ka Spānijā dažreiz viņi to joprojām dara. Tas vairāk ir Spānijas ieradums Portugālē un Spānijā, bet viņi to dara biežāk nekā mēs. Jā. Tieši tā. Es nevaru to izlaist, vai ne? Nē. Wow, parādiet. Paskaties uz šo brīnišķīgo izlietni. Visur mazi dizaina elementi. Un šie krāni virs tās, vai tie nav vienkārši lieliski? Ak, un tie pat var pagriezties šādi. Šīs porcelāna izlietnes ir vienkārši ļoti raksturīgas. Ļoti raksturīgs, man tās ļoti patīk. Un tas mūs atved atpakaļ. Uz gaiteni. Tad viņiem bija 3 bērni. Mājā ir arī 3 istabas bērniem. Ir vairāk nekā 3 istabas. Bet šī un tā ir pilnībā iznīcināts. Tāpēc es īsi parādīšu jums šo istabu. Ļaujiet man to atvērt jums. Labi. Tā kā es nezinu, kas notika šajā mājas daļā, bet visticamāk vandāļi ienāca iekšā, iznīcināja to, meklējot kaut ko vērtīgu, ko viņi diemžēl droši vien arī atrada un nozaga no šīs vietas. Bet tas vienkārši ir skumji. Vai es jau parādīju šo te gaitenī? Attēlojums ar skaistu baznīcu. Šī noteikti bija Lelle no meitenes, kas šeit dzīvoja. Bungu komplekts. Wow, patiešām skaisti. Brīnišķīgas acis. Labi, sekojiet man. Šeit ir viena no bērnu istabām. Un jūs varat redzēt, ka tā burtiski sabrūk. Bet jā, arī no šīs stūra tas ir ļoti, ļoti skaisti. Gulta joprojām ir saklāta, tikai gulta ir iegrimusi grīdā, bet viss vēl ir uz tās spilvens un tam līdzīgas lietas. Pat bērniem bija jātic, arī šajā pusē, kā redzat, bija reliģiski attēli.
iespējams, un tad gulta, ļoti tipiska grepta koka gulta, masīva stila, un blakus gultai, par to vēl neesam runājuši, bet tas ir, lai vakarā ieslēgtu vai izslēgtu gaismu, tu vari to īsti parādīt. Ļoti vienkārši, kad tu guli gultā, var izslēgt gaismu. Viņiem pat bija savs televizors. Tajos laikos un Portugālē tas ir ļoti, ļoti īpaši. Es domāju, ka šī bija meiteņu guļamistaba, jo šeit ir arī daudz skaistuma kokšanas līdzekļu. Šeit rotaslietu kastītes, šīs droši vien ir gredzenam vai kam tādam vai kaklarotai. Es īsti nezinu, kas tas ir. Jauki. Kas tas ir tieši, Denī? Vai tas ir, lai iekšā ieliktu sveci? Es domāju, ka jā. Un lai staigātu pa māju, kad ārā ir tumšs. Man ļoti patīk arī šis mēbeļu gabals. Paskaties uz šo atvilkni. Tai tiešām ir atvilknis. Viņa bija tā, kas vāca gliemežvākus, droši vien viņa bija tā. Noteikti skaists rotājums un dažādi nieciņi arī šeit. Tur griestos ir liels caurums, viss brūk kopā. Skumja atziņa, bet visticamāk šī vieta nekad netiks atjaunota. Tas šeit ir gulējis jau ilgu laiku. Tas pat vairs nekustās. Uz tā līst lietus. Jā, un tad tas sāk spēlēt un Jā, paskaties, vai viņai šeit vēl kaut kas ir viss pilns ar kostīmiem un drēbēm. Lieliski. Labi, vedīšu jūs atpakaļ gaitenī, jo ir vēl viena pēdējā daļa vai dažas pēdējās lietas, ko vēlos parādīt šajā mājā. Pirmkārt, protams, šiem cilvēkiem bija ļoti grezna vannas istaba, kā redzat ar kājiņām apakšā, lieliskām kājiņām, un tad tualete un bidē. Tas izskatās pēc zīmējumiem, ko redzējām uz izlietnes turpat, tāpēc visticamāk tas ir pilns komplekts, ko viņi iegādājās mājai. Tualete. Droši vien nerāda, kas ir tualetes iekšpusē, bet tikai apakšu tā ir lieliska. Pat tualetes birstas turētājs ir vienkārši no porcelāna. Viss ir porcelāns. Ļoti augsts un tipisks. Un pat visi tīrīšanas līdzekļi joprojām ir atstāti. Tev momentos. Acīm redzami vecs. Šeit pat ir palikusi monēta, šī monēta ir nedaudz iestrēgusi tajā. Iespējams izjuka, un viņi izmantoja to, lai to salabotu vai kaut ko tam līdzīgu. Tev ir acs uz detaļām. Nāc atpakaļ gaitenī, jo mēs tev parādīsim tās otrās kāpnes, par kurām es runāju. Tātad es runāju par to, ka kalpiem bija savas kāpnes, pa kurām pārvietoties pa māju, un šīs ir tās, kas ved uz kalpu guļamistabām augšstāvā. Mēs varam uzkāpt augšā, un es tev parādīšu arī viņu mājas daļu. Es domāju, ka vēlākajos gados, 20. gadsimta beigās, kalpi vairs nebija nepieciešama mājsaimniecībā. Īpaši, kad Aldino un Lusinda šeit palika vieni. Bet šīs mājas sākumā ģimenei strādāja daudz kalpu. Protams, viņi bija lēti, un vairumā gadījumu kalpi saņēma tikai dzīves vietu un bezmaksas ēdienu. Un jā, tas bija apmaiņā pret viņa darbu. Tāpēc viņi tajos laikos dzīvoja kopā ar šiem bagātajiem cilvēkiem. Pirmkārt un galvenokārt šeit augšā ir viena istaba, kuru es redzēju, un nuprāt tā noteikti nav kalpa istaba. Varbūt kāda istaba papildus ģimenes loceklim vai kaut kas tam līdzīgs. Wow! Atkal ļoti jauki, arī šajā istabā ir daudz vandalismu, bet tas īsti nav svarīgi. Bet wow, man ļoti patīk tualetes galdiņš tur. Zaļās flīzes aiztā. Wow. Vai tur ir medicīniskais krusts? Es nezinu. Es domāju, kā būs gadījumos jauki, tad uz šo pusi. Jesus! Vecas mēbeles. Paskaties uz šo. Tas ir ļoti, ļoti silts mētelis. Tas mētelis ir ļoti tipisks. Vai var to izņemt? Protams, lai tu var to labāk parādīt. Tas ir ļoti putekļains. Ok.
paskaties uz to. Tas ir garš. Šis ir tas, ko vīrieši agrāk vilka, dodoties laukā pie aitām vai citiem dzīvniekiem. Tas ir ļoti, ļoti tipiski. Es domāju, ka ziemā šajā mētelī būtu ļoti silti. Oho, nē, es to neizvēršu. Tur atvilknē ir daudz atstātas lelles, pat porcelāna lelles. Oho, tās man tiešām patīk. Labi, varam iet tālāk uz augšējiem stāviem un parādīt, kur kalpi mēdz gulēt un kā izskatījās viņa guļamistabas. Skaties, Deni, šī burtiski ir kalpa guļamistaba. Ak, cik maza dzelzs gulta! Viss ir lēti izgatavots, viņi burtiski iztērēja pēc iespējas mazāk naudas kalpiem. Dažreiz var redzēt, ka kalpu istabas dažās muižās joprojām ir diezgan greznas un skaistas, bet šajā vietā kalpiem, manuprāt, dzīve nebija pārāk laba. Jā, viņiem pašiem bija daudz naudas, un par saviem strādniekiem viņi īpaši nerūpējās. Tas ir ļoti skumji redzēt. Viņiem pat bija mazā izbīģņa, lai atvērtu logu. Ko jau viņiem te daudz pūta vējš? Jā. Ar to istabā varēja ielaist svaigu gaisu, bet tas bija ļoti neveikli un ļoti lēti izgatavots. Labi. Okay. Ir vēl divas kalpotāja istabas, ne viena vēl šajā pusē, un tas arī viss. Tur var redzēt lielu televizoru. Ak, pagaidi, vai es varu to ļoti ātri parādīt? Ak, jā. Oho, tas nav kalps. Tas ir viens no ģimenes locekļiem. Es šo attēlu jau esmu redzējis iepriekš. Vai šī nav tā istaba, kur atrodas ūdenstvertne? Uz jumta ir divnieks, vairāki dzīvnieki. Es domāju, ka viņi ir iekšā. Viņi ir iekšā, es nezinu. Šī ir arī kalpu toalete. Kā redzat, jā, istabas stūrī vienkārši izmesta. Šajā telpā ir viņa toalete un iespējams arī mazgāšanās zona. Oho, labi, ejam tālāk. Kāda vieta, Denī, pilnīgi brīnišķīgi. Kāda vieta, kāds meistardarbs. No Gēres ģimenei noteikti bija ļoti, ļoti laba dzīve. Un man tiešām patīk staigāt pa viņu māju un skatīties lietas, ko viņi atstājuši. Ar to es šodien beigšu. Es vēlos jums visiem no sirds pateikties, ka skatījāties šīs nedēļas video. Man tas ļoti patika, man tas absolūti patika. Un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs visi esat šeit, lai kopā ar mums dotos šajā piedzīvojumā pa šo vietu. Ja jums tas patika, lūdzu nospiediet patīk šim video, abonējiet zemāk, uzrakstiet jauku komentāru, parunāsim par šo vietu. Aprakstā ir arī saite. Patreon vietnē jūs varat mūs atbalstīt un palīdzēt mums doties šajos piedzīvojumos apkārt pasaulē. Es un Danijs to patiešām novērtējam. Un tas arī viss. Liels paldies jums un tiekamies nākamnedēļ. Vēl vienā episkā piedzīvojumā. Tā, es jūs mīlu.